Šķīdumiem visbiežāk saturu izsaka masas daļa procentos. Faktiski tā ir tā pati masas daļa, tikai sareizināt vēl ar 100%. Tūlīt pat apskatīsim arī vairāk. Masas daļa procentos ir vienāda ar masas daļu sareizināt ar 100%. Masas daļa procentos aprēķina, kad masu tīrai vielai izdala ar masu maisījumam un sareizina ar 100%. Ja mēs apskatām šķīdumu, tad maisījuma vietā mums ir šķīdums. Dots masa šķīdumam mums ir 300 grami un masa vielai mums ir 48 grami. Un ir jāprēķina masas daļu procentos. Formula mums ir pavisam vienkārša. Masas daļa procentos ir vienāda masa vielai dalīts ar masu šķīdumam un sareizināts ar 100%. Masas daļa procentos ir vienāda 48 dalīts ar 300. Un, protams, sareizināts vēl ar 100%. Un tas ir 16%. Kāda ledus etiķskābes masa ir vajadzīga, lai pagatavotu 800 gramus 9% šķīdumu? Ledus etiķskābe ir tā pati etiķskābe, tikai tās masas daļa ir 100%. Tad tīra viela. Dots mums ir masa šķīdumam ir 800 gramu un masas daļa procentos ir 9%. Un jāprēķina mums ir masa vielai. Šādu uzdevumu var aprēķināt divos veidos. Viens veids mēs sākumā tos 9% pārveidojam uz 0,09 un izmantojam formulu ar masas daļu, vai arī izmantojam ar visiem procentiem uzreiz formulā. Šajā gadījumā formulas pārveidošana ir varbūt nedaudz sarežģītāka, jo tur vēl tos 100% kaut kur jāieliek. Tādēļ var pamēģināt gan tā, kā pašam vienkāršāk. Masa vielai mums ir vienāda masa šķīdumam, sareidināta ar masas daļu procentos un izdalīts ar 100%. Tā masa vielai ir 800 reiz 9% un dalīts ar 100%. Tad šeit mēs noīsinām nulītes un mums ir 72 grami. Cik daudz ūdens ir jāpievieno 50 gramiem vārāmās sāls, lai iegūtu fizioloģisko šķīdumu, jeb 0,9% nātrija chlorīda šķīdumu? Šajā gadījumā ir jāpievērš uzmanību, ka mums ir prasīta masa nevis šķīdumam kopējā, bet tieši ūdens masa. Tad mums būs papildus darbība. Bet sākam visu pierakstīt. Tad masa vielai mums ir 50 grami. Un masas daļa procentos mums ir 0,9%. Un mums ir jāprēķina masa šķīdumu. Tā masa šķīdumam mums ir vienāda ar masu vielai dalīts ar masas daļu procentos un sareizināts ar 100%. Šeit vienmēr viegli atcerēties to, ka masas daļa procentos un 100% jāatrodas vienā pusē vienādības zīmē, tad tie vienmēr būs pretējās pusēs daļsvītrai. Jo masas daļa mums faktiski ir masas daļa procentos dalīts ar 100%. Ja tādēļ te mēs varam redzēt, ka tie ir pretējās pusēs. Masa šķīdumam ir 50 reiz 100 un izdalām to ar 0,9. Un tas ir 5556. Un tie mums ir grami. Bet jāatceras, ka mums ir prasīts ūdens. Tad masa ūdenim. Masa ūdenim mums ir masa šķīdumam mīnus
masa vielai. Tad pavisam vienkārši 5556 mīnus 50. Tas ir 5506 grami. Tagad tu proti aprēķināt gan masas daļu procentos, gan arī vienkārši masas daļu. Un var darboties ar vienu vai ar otru, ar kuru ērtāk. Tagad tev ir izvēle.